Rīgas reģenerācija, kas tālāk sadalās konkrētās tēmās, kur Mārtiņš nodarbojas ar pēcpadomu Rīgas vides revitalizāciju, un es nodarbojos ar plūdu apdraudētas pilsēttelpas attīstību. Daugavpils mūsdienās pašlaik ir būtībā diezgan nenovērtēta apkaime ar nenovērtētu potenciālu, kas patiesībā viņai ir. Un par mūsdienu sarūkošās Rīgas tendences ir svarīgi, ka eksistē kompaktas apkaimes, kas piedāvā ļoti izteikts un kvalitatīvas ekosistēmas pakalpojumus, un kas pašas spēj būt kā pašpietiekama vieta. Un savā laikā būtībā var redzēt, ka Daugavpils būtība tā ir vieta, kur sākas Rīga, un tas būtībā ir lielām visas sākums. Un šajā saistībā mēs varētu aplūkot tālāk vietas hidrogeogrāfisko biogrāfiju, kas tika pētīta, lai saprastu, kā vispār Daugavpils kā vieta ir veidojusies tieši ūdens konteksta ietekmē. Un tātad attēlā var redzēt aptuveni 12. gadsimts, kad Daugava tajā laikā tecēja pa Vecdaugavas gultni. Un tad attiecīgi tas mazais punktiņš, kas tur labajā pusē ir, tas ir Cisterciešu klosteris, būtībā vecās Kantas pirmā aktuālā vieta, kas tajā tur atradās dēļ izdevīgā novietojuma, ka varēja vienkārši pāraudzīt visu Daugavas grību, gan no ceļotāja, gan no iekarotāja puses. Un nākamajā attēlā attiecīgi var redzēt, ka konkrētajā gadā Daugava kopā ar Lielupi izrāva sev pašreizējo grību, kas ir pa lielam ir kaut kas līdzīgs pašreizējai novietojumam. Un tālāk tur sānā iezīmējas Vecdaugava, kur vēl projām atrodas vecās Kanste, un attiecīgi pārlecot šai Daugavas gultnei, jaunās Kansts arī ir pārlepusi tajā kreisajā pusē tas punktiņš, lai pāraudzītu Daugavas ietekmi. Nākamajā attēlā savukārt var redzēt, kā mainās šī zemes strēle, kas savā laikā būtībā veda līdz pat Kurzemei, kur Lielupe pa brīdim veidoja pāraumus uz jūru. Nākamajā attēlā savukārt, pašā kreisajā pusē redzams, kā vienā brīdī tika izrauta pašreizējā Lielupes ieteka jūrā, un attiecīgi tie pamazām aizsēr cietās pirmās ietekas, kas ir savā veidā kā atsauce uz mūsu projektā veidotajiem līčiem. Nākamajā attēlā 19. gadsimtā būtībā tika veikti hidrotehniskie darbi, kas bija vieni no ietekmīgākajiem un vērienīgākajiem darbiem tā laikā Eiropā, un tika plānots taisnot Daugavas grību. Un šis ir konkrētais moments, kur tika veidots Komētas forts Malgais salas pusē, kā dāmas nocietinājums. Un nākamajā attēlā ir parādās moments, kur Daugava izrauj otrā pusē savu grību. Un nākamajā attēlā var redzēt visas mūsdienu Daugavas salu veidošanās procesu, kur tika veidotas Straumers un Zambija. Un būtībā tas jau līdzinās pa lielam tajā aprisē, kāda Daugava grība ir pašlaik. Un nākamajā attēlā savukārt tā ir mūsdienu situācija. Bet pa lielam te redzams, cik milzīga ietekme ūdeņa vispār Daugava grības veidošanās kontekstā, un tas patiesībā arī izpaužas mūsu dieno joprojām kā milzīga plūdu ietekme uz šo teritoriju. Un pašreizējā situācija kontekstā Rīgu ir būtībā varētu teikt, ka ir diezgan slikta sasaiste, jo vienīgais ceļš uz Daugavpili veidojas pa Daugavpils ielu, ejot caur Daugavpilai tālāk uz Vakarbuļļiem, būtībā veidojoties kā strupceļš. Un Daugavpils teritorija kā tāda ir raksturīga ar ļoti tādām blīvām kvalitātēm vienviet, bet viņas ir absolūti nesaistītas savā starpā. Ir osta, ir cietoksnis, ir dzīvemnes rajons, ir mazdārziņi, ir dabas teritorijas, viņš ir ļoti pārblīvāts, bet katrs atsevišķais elements īsti nestrādā kopā. Un un tad pirmā tāda veida stratēģija, ko mēs plānojam saistībā ar Daugavpils iesiešanu Rīgas apritē, ir šie trīs savienojumi,
kas veido nepārtrauktu loku principu, lai nav, teiksim, pa vienu galu jādodas tur pa to pašu ceļu atpakaļ, tad veidojas sastaistes ar imantas daļu. Un viena no lielākajām aktualitātēm, ir visa šī as, kas sasien kopā teritoriju, kas sākās būtībā no, varētu teikt, arī globālas piesaistes, jo šo te vietu, kas ir pašreiz Ziemas ostā, neaktīvi izmantota vieta, būtu iespējams izveidot kā pasažieru terminālu, lai transportu no ārzemēm piesaistītu par taisno uz cietoksni, kur cietoksnī, teiksim, varētu notikt dažādi kultūras pasākumi, koncerti. Un tālāk tas ieiet tālāk visā teritorijā. Un tad tālāk Mārtiņš pastāstīs jau par to pilsētu UNESCO fokusu, kādā mēs esam tā kā iebīdījušies. Jā, kā jau Līva akcentēja, Daugavpilī eksistē vairāk tie aktīvie spēlētāji, kuriem ir savā starpā šī nesaiste. Tas, ko mēs būtībā darām, mēs veidojam šo jauno savienojumu, lai tā nesasaist atkal sasaistītos kopā. Respektīvi ir Mēnes Pļavas Mazbārziņi, ir esošais dzīvojamais rajons ar savām kvalitātēm, kas pašreiz tur nav tiesīgi labas. Un tas, ko mēs darām, mēs ienesam šo jauno savienojumu starp šiem Mazbārziņiem un šo esošo dzīvojamo rajonu. Nākamais slaids. Un šis princips, ar kādu mēs to veidojam, ir šis organizācija metodē, kas ir pasaulē pazīstama, kas kā plānošanā, kā pārējiem no blīvākas apgūves uz mazāk blīvos, kā varētu uz lauku apgūvi. Nākamais skats, jūs redzat, tos princips ir šī viena no pirmajām skicēm, idejām par to, kā vajadzētu būt. Tie galvenie trīs elementi, ar ko mēs sasaistam šos, kas ir šīs sasaistas pamatā. Tas ir ūdens, tie ir zaļā struktūra un tā ir apgūve. Nākamais gaļas. Un šeit jūs redzat to principu, kas ir starp mazdārziņu struktūru un esošo mikrorajonu struktūru. Šī ir tā jaunā apgūves struktūra, kur ir kā pārējais posms, kas arī manā teritorijā iekļauts. Respektīvi, tā mana teritorijas zona attiekās padomu laikos uzbērta Brambju areālā, kas ir Brambju uzbērta, tāpēc, lai aizsargāt šo teritoriju no aplošanas. Un šeit jūs redzat skaidri to sadalību, kas ir Līgas Normānas projekts un kas ir Normānas projekts. Vēl vienam vēl var piebilst, tas primitīvais šīs urbānās pārējas sadalīšanas veids ir tāds, kad Mārtiņš darbojas iekšpus padomu laiku uzbērtajiem damiem, kas nozīmē attiecīgi neaplūstošas teritorijas, ja mēs neskatāmies, teiksim, 200 gadu tālā nākotnē. Un uz mani tad attiecas viss, kas atrodas uz damiem, kas ir nepārtraukti aplūstošas teritorijas un kopā ar Dūļas krāsu. Tālāk. Tas mana darba mērķis šajā vietā ir esošās dzīvojamās vidas revitalizācija. Un darba uzdevums bija jaunas pilsētu rūpnieciskās sasaistes izveide. Tas ir šīs pārējais posms, kas ir savienojums ar Līgas darbu ar ūdens kanāliem. Un tas otrs bija dzīvojamā kapitāla vienības reorganizācijas stratēģija. Tas bija esošo ieškvartāla reorganizācija, kur ietver gan jau ēku transformācijas, gan pašā iekšpagalma un publiskās ārtelpas kvalitātes palielināšanu. Un, nākošais kadrs, šeit jau jūs redzat konkrēti attēlā 318. sērijas saucamās ķierēžas šķautnes transformācijas principu. Redzam šeit. Respektīvi,
tā esošā situācija, tas, kas tur pašreiz ir, tas ir neizmantots liels publiskās ārtelpas, kuras būtībā neviens neizmanto, tādēļ nepieciešams paaugstināt šo kvalitāti. Es piedāvāju šo visu 18. sēriju pārbūvēt tādā mērā, ka tiek pirmā stāva līnija tiek iesaistīti paplašinājumi tieši izvēl uz āru ar savu tādu noslēgtu. Mums brīvā tādu dārziņu ar ekoloģiskām iespējām, ar siltumnīcu, iespēju iznākt tieši ārā pasēdēt. Tādā mērā, lai kaut kā paaugstinātu šā iekškvartāla aktivitāti, jo pašreiz viņi ir pilnībā nedzīvi un neizmantot. Tālāk ir 103. sērija, kas arī tiek plaši pārstāvēta šajā dzīvojumā rajonā. Tas, kas viņai ir izmainīts, neizmainīts, tas viņai ir tas jaunpienesums, ir šī tālāk, mums kāds kaitā, es redzat attēlā, kad ir tā esošā apbūve, un viņa tiek tā klāt pielikts papildus fasāde, kas ir tā kā atelpa fasāde, kurā puses tiek izvirzīti balkoni kādam dzīvoklim, un kāda dzīvokļa tiek ārā uz šo balkonu, kas arī zināmā mērā, manuprāt, veicina šī iekšpagalmā tādu publiskāku sajūtu, kad cilvēki vairāk nāk no savām mājām ārā un tas sajūta šajā iekšpagalmā daudz kvalitatīvāk. Pašā iekšpagalmā tas pats iekšpagalms arī tiek sazonēts tādā veidā, ka aizvien vēl ir respektīvi klāt, tiek iespējams piebraukt ar mašīnām,